Šobrīd mēs atrodamies Kuldīgas novadā, kur uzstādījām degli katlā attek. Tas ir analogs Sīme katlam. Šis ir 6 sekciju katls. Mēs uzstādījām 4 plauktiņus no 5. Tie mums beidzās pēc 2 nedēļām būs. Pateicām saimniecei, lai viņa mums piezvana 1. maijā, un mēs tos atvedīsim un piegādāsim. Tas nozīmē, ka mēs nodarbojamies ar granulu degļu uzstādīšanu jebkuros malkas katlos. Ko mēs šeit redzējām? Šajā gadījumā akumulācijas tvertne šeit ir iestrādāta šādā koka, pareizāk sakot, reģipša skaistā kastē. Un šeit mēs uzstādījām šādu relēju sensoru, lai palielinātu deltu starp ieslēgšanos un izslēgšanos aptuveni par 15 grādiem. Un šeit mums ir viens cirkulācijas sūknis, kuru caur Wi-Fi, caur lietotni, ieslēdz un izslēdz šis cirkulācijas sūknis. Tātad kā mums viss notiek? Deglis visu laiku uztur temperatūru akumulācijas tvertnē un šajā boilerī. Un, kad tas ir nepieciešams pēc pieprasījuma, mums ir šāds melns sensors, kas atrodas istabā. Tiklīdz temperatūra pazeminās, piemēram, līdz 21,6 grādiem, šī kastīte, kas atrodas pie sienas, ieslēdz šo cirkulācijas sūkni. Un attiecīgi mājās kļūst silti un labi. Un, kad mums ir 22,1, tas nozīmē, ka delta šajā mājā pašlaik ir iestatīta uz pusgrādu, cirkulācijas sūknis izslēdzas. Un sanāk tā, ka tiklīdz šis sūknītis izsūknē no šīs tvertnes 15 grādus, deglis ieslēdzas, lai uzturētu temperatūru akumulatorā. Tas nozīmē, ka tas uzsilda par 15 grādiem un pēc tam izslēdzas. Un šādā veidā mums viss notiek automātiskā režīmā. Tātad mēs uzlikām uz 40. Šajā vietā mēs turam 40 grādus, bet augšā būs aptuveni 60. Ja šīs temperatūras ir par maz, tad attiecīgi var pagriezt ritenīti, piemēram, nevis uz 40, bet uz 45, un paskatīties, kā būs ar karsto ūdeni. Ja viss apmierina, tad tā arī atstājam. Tas nozīmē, ka viss sanāk autonomi. Bunkuru mēs novietojām šeit 47 cm platu. Tas ir mūsu standarta bunkurs. Bet atgādināšu, ka mēs uzreiz vedam 2 bunkurus, vienu mazāku 30 cm, otru lielāku 47 cm. Šajā gadījumā nepieciešams reiz 1, 2 vai 3 dienās piebērt granulas šajā bunkurā. Vēlams, kamēr tas ir jauns, katru dienu. Un reizi nedēļā iztīrīt restīti, kas atrodas sprauslas iekšpusē un uz kuras notiek visa degšana. Tātad 4 stundu laikā mēs uzstādām šādus degļus visā Latvijā. Sazinieties ar mums, zvaniet uz šo numuru 2207074 Latvijā. 5 minūšu laikā jūs saņemat tāmi, un pēc šīs tāmas mēs visu to izdarām 1 dienas laikā rindas kārtībā. Un vēl mums jautāja par granulām. Kurzemes granulas ražo šādas granulas? Pats galvenais N+1, tās ir augstākās kvalitātes granulas premium. Saimniece mums sagādāja šādas granulas, un mēs tās arī iebērām. Sazinieties ar mums, visu izdarīsim ātri un skaisti. Un vēl par malku un aizbāzni. Mēs saglabājam arī jūsu malkas sistēmu. Var atskrūvēt šīs 4 skrūves pie degļa un uzlikt šo aizbāzni. Un 5 minūšu laikā pāriet uz malku. Mēs neko nesabojājam. Bet cirkulācijas sūkni, kas mums šobrīd ir pieslēgts šim Wi-Fi sensoram, jūs arī izslēdzat no šejienes un iespraužat savā mājas rozetē, kā jums bija pirms tam, pirms mēs atbraucām.